Labdien! Man ir liels prieks atrasties šeit ciemos. Esmu pagodināta, ka esmu uzaicināta, pārstāvu Tautas mākslas studiju Bārbele. Mēs darbojamies Latvijā, Rīgā. Un mūsu uzdevums šajā pasākumā bija iepazīstināt ar knipelētām mežģīnēm. Knipelētās mežģīnes prasme ir ierakstīta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2018. gadā. Un kopš tā laika mēs arī cenšamies organizēt dažādas meistarklases un savā studijā meitenēm mācām šo prasmi, lai varētu parādīt to ļoti skaistos izstādes darbos. Mani sauc Gita Prīberga, esmu studijas vadītāja un knipelēšanas prasmes apguvu pie savas mammas. Un šo mīlestību pret mežģīnēm esmu ieguvusi tieši no viņas. Un viņa ir autors grāmatai, kas ir mežģīņu mantojums Latvijā. Šī grāmata ir praktiska, tajā ir praktiskie un tehniskie zīmējumi, kurā var iemācīties, ja tu kaut ko jau zini un saproti. Šeit savukārt es esmu atradusi arī buciņu. Uz buciņa virsū ir mežģīne, kas ir kvadrāta pinuma režģī, gatavota. Un šeit var redzēt procesu, bet izstādē jūs varat apskatīties jau gatavus izstrādājumus no mūsu etnogrāfijas un kā viņi ir pielietoti modernā veidā. Man līdzi ir atbraukusi Māra Rožaleja, izcils mežģīņu meistars. Varbūt viņa kaut ko jums pastāstīs. Labdien! Mani sauc Māra Rožaleja un es esmu Latvijas amatniecības kameras meistare un pārstāvu knipelēšanu. Šeit jūs variet redzēt mūsu tradicionālā etnogrāfiskā apģērba snātenes mežģīni. Tātad mēs izpildām knipelēšanu gan linā, gan varam arī būt nedaudz modernāki. Un kā šeit mēs redzam, rokas sprādzi no metāliskā diega. Gribēju pateikt to, ka Latvijā ir izveidota datu bāze ar nosaukumu krusto.vi.lv. Šī datu bāze ir apkopojums saistībā ar knipelētām mežģīnēm Latvijā. Šī datu bāze ir izveidota pateicoties sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Un tajā ir ļoti skaista galerija. Jums arī noteikti titros parādīs šo mājas lapas adresi, kurā jūs datubāzē varat apskatīties mūsu muzeja fondos iegūto informāciju par gan fotogrāfijas, gan informāciju par to, kas notiek Latvijā šajā laukā, gan arī to, ka šīs bildes ir ļoti labas izšķirtspējas, un tāpēc viņas var pievilkt tuvāk, pat saskaitot pavadienus, kas ir ļoti svarīgi. Un runājot par tehniku, tehnika ir sena. Viņa ir, visi šie darbi ir, lai cik tas būtu interesanti, jau ir pirms tām porēšanas. Un knipelētas mežģīnes ir iekļautas ļoti daudzos tautas tērpos kā elementi. Gan snātenēs, gan aubēs, gan bruņču malās. Un specifiska tā tehnika ir ar to, kad ir nepieciešams buks, uz kura ir 1:1 mērogā uzlikts zīmējums, un uz šī zīmējuma veido šo mežģīni, pavadienus tikai krustojot un vijot. Un tajā nav neviena mezgla.